The crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. Cik mums cilvēki dzimst Latvijā? Nu, tagad 12,000. Viņi teiks 10,000. No. Cik nomirst? 25. Tātad, lai jūs paliktu pa nulēm, nu, pieņemsim tur 10,000 bēgļi gadā jums jāņem. Savādāk jums vajadzīgi darbinieki. Un tad no Āfrikas tie migranti brauks stiprināt Latvijas ekonomiku. Mēs sakam, nē, mēs esam par latvisku Latviju. Kur ir jūsu latvieši? Nacionāļi, apvienotais saraksts, CZS, jaunā viena. Kur ir latvieši? Viņi nav dzimuši. Paņemiet katru gadu 10,000. Nedomājieties, 10,000 reiz 10 gada, 100,000 bēgļi no Āfrikas. Kur viņi dzīvos? Vecumniekos? Kaut kur Krāslavā? Ne, viņi ir Rīgā. And if you don't stop people that you've never seen before, that you have nothing in common with, your country is going to fail. I'm the President of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice. You want to be politically correct, and you're destroying your heritage. Es neredzu nevienu citu partiju šodien Latvijā, kura būtu gatava šim izaicinājums, kura gatava nostāties pret esošo Eiropu. Bet ir labā ziņa. Mums ir vismaz viens sabiedrotais. Tā ir Amerika šodien. Tas ir Donalds Trumps. Kurš skaidri pateicis, ir divi dzimumi un ir skaidrs kristīgās vērtības. Visi nav kristieši, visi nav tie, kas iet uz baznīcām, bet ir Bībele, kas ir grāmata, kas ir gadu tūkstošiem ir pastāvējis. Tās ir pamatvērtības, kuru mēs bieži citējam, un tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varam saglabāt savu nāciju. Jo mēs varam pazust daudz ātrāk nekā kādam šķiet. Ir jāsaprot to, ka, protams, esošā vara šodien ar Ameriku principā viņam attiecības ir nekādas. Ko nozīmē nekādas? Nu, viņi aizbrauc kaut kādiem pasākumiem, kaut kur tur un tā, bet divpusējās tikšanās ar mūsu augstākām amatpersonām ASV prezidentam ir bijušas. Neesam redzējuši, neesam dzirdējuši. And I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. Un ja mūsējie gaida, kad nāks cita vara, tad es varu pateikt, to tā gluži nebūs. 3 gadi ir ļoti garš laiks, un mums ir vienīgā iespēja izveidot stingras, pragmatiskas attiecības ar ASV. Un tas ir tas, ko es gribu piedāvāt. Nevis Šlesers iet pret Eiropu, bet mēs iesim kopā ar Ameriku. Mēs neiesim pret Eiropu kopumā, bet mēs ar Ameriku kopā mēģināsim pārveidot Eiropu. Demokrātiskā veidā, caur vēlēšanām, mēs mēģināsim pārveidot Eiropu. Un jūs saprotiet, šodien es stāvu jūsu priekšā. Ja es esmu premjeras, es stāvēšu citu Eiropas līderu priekšā, jo katrai valstī ir iespēja nākt ar savu statementu, ar savu paziņojumu, ar savu viedokli. Un ja tas viedoklis vairs nebūs tāds, kāds līdz šim, ko ir skandinājusi progresīvā vienotība, kura visam piekrīt, visi labi, un ka mēs esam vispār braucam vēl pamācīt. Mēs braucam vēl pamācīt, mēs tur glābjam visu pasauli un tā tālāk, bet patiesībā viņi ģirdz par mums, viņi smējās, jo mēs esam parādos līdz ausīm, mēs izmirstam, vai ne? Un viņi redz, ka mēs esam principā valsts, kuras ietekme ir ļoti niecīga. Tā kā es gribu cerēt, ka tiešām jaunā vēstniece, kura drīz uzsāks darbu Latvijā, kuru sūtīs uz Latviju tieši Donalds Trumps, es ceru, ka mēs atradīsim kopīgu valodu un vienosimies, kādā veidā mēs sadarbosimies. Tā kā godējumie kolēģi, paldies jums, ka jūs atnācāt, mēs uzvarēsim. Paldies!